Daudzu gadu garumā Irāna Persijas līča reģionā gandrīz nav tieši ietekmējusi vienu valsti. Kamēr Saudārābija, Apvienotie Arābu Emirāti un citas valstis atkārtoti tiek ierautas tuvējo austrumu spriedzē, Kuveita ir palikusi piesardzīga un neitrāla. Taču tagad šķiet, ka situācija mainās. Saskaņā ar Reuters un oficiāliem Kuveitas paziņojumiem, Kuveitas varas iestādes ir arestējušas 4 vīriešus, kuri, kā ziņots, ir saistīti ar Irānas Islāma revolucionārās gvardes korpusu, jeb IRGC, pēc tam, kad viņi iespējams mēģināja iekļūt Bubijānas salā ar laivu. Daudziem tas nav tikai vienkāršs robežu incidenti. Tas ir signāls, ka spriedze Persijas līcī pieaug, un iespējams, ka pat tās valstis, kas iepriekš izvairījās no tiešiem konfliktiem, vairs nav pasargātas no reģionālā konflikta sāsināšanās. Bubijānas sala nav parasta sala. Tā ir stratēģiski izvietota netālu no Irākas un Irānas robežas. Tā ir svarīga Kuveitas militārajiem un kuģošanas maršrutiem, īpaši laikā, kad situācija Hormuza šaurumā sāsinās. Tas ir kritisks ceļš globālajai naftas piegādēji. Pēdējos mēnešos spriedzi starp Irānu, Izrēlu, Amerikas Savienotajām valstīm un dažām Persijas līča valstīm atkārtoti pieaug. Un laikam ejot, Arābu valstu nostāja reģionā pakāpeniski mainās. Krīzes sākumā daudzas Persijas līča valstis paziņoja, ka nevēlas būt tieši iesaistītas konfliktā. Viņi nevēlējās ļaut izmantot savu gaisa telpu vai militārās bāzes operācijām pret Irānu. Taču, pēc analītiķa Reuters ziņojumiem, dažu valstu nostāja mainījās pēc tam, kad tās tika pakļautas rakešu un dronu uzbrukumiem. Viena no visvairāk skartajām valstīm šajā situācijā ir Apvienotie Arābu Emirāti. Saskaņā ar Wall Street Journal ziņojumu, ko apstiprināja arī Reuters, Apvienotie Arābu Emirāti slepeni veica militārus triecienus pret Irānu pēdējo mēnešu laikā. Tas ietver arī uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Irānas Labanas salā. Apvienotie Arābu Emirāti tieši neapstiprināja šo operāciju, un arī Reuters norādīja, ka viņi nav neatkarīgi pārbaudījuši visus ziņojuma detaļas. Taču pat ja atzīšana nav atklāta, ir skaidrs, ka Persijas līča reģiona dinamikā ir notikušas izmaiņas. Dati daudzas arābu valstis centās līdzsvarot savas attiecības ar Irānu un rietumiem, bet tagad dažas no tām kļūst agresīvākas savā drošības nostājā, un tam ir savi iemesli. Šeit nav runa tikai par militāriem jautājumiem, bet arī par ekonomiku. Kad Persijas līcī rodas spriedze, viens no pirmajiem, ko tas ietekmē, ir naftas tirdzniecība, īpaši Hormuza šaurumā, kur tiek pārvadāts liels procents no pasaules naftas kravu apjoma. Saskaņā ar Reuters pieaug bažas starp Persijas līča valstīm, jo Irāna iespējams izmantos savu kontroli pār reģionu kā spiediena punktu pret saviem pretiniekiem. Un ja tiek ietekmēta naftas plūsma, tas uzreiz izraisa domino efektu visā pasaulē. Dārgāka degviela, dārgāka piegāde, augstākas preču cenas un lielāka ietekme uz globālo ekonomiku. Tāpēc pat, ja tas izskatās tikai pēc reģionāla konflikta, tā ietekme sasniedz gan Āziju, gan Eiropu, kā arī parastos patērētājus dažādās valstīs. Tikmēr Irāna noliedza Kuveitas izvirzītās apsūdzības. Saskaņā ar Irānas amatpersonu teikto, nekādas naidīgas misijas nesot bijis, un viņi norādīja, ka aizturētie irāņi iespējams nonākuši Kuveitas ūdeņos navigācijas problēmu dēļ. Taču Kuveitai šis incidents ir nopietns. Kuveitas valdība izteica asu nosodījumu un paziņoja, ka viņiem ir tiesības aizsargāt savu suverenitāti saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas hartu. Un šeit visa situācija kļūst vēl sarežģītāka, jo kamēr kameras priekšā notiek sarunas par pamieru un diplomātiju, aizkulisēs dažādas valstis turpina slepenas operācijas, izlūkošanas aktivitātes un militāro spēku izvietošanu. Tuvajos austrumos ne visas cīņas ir redzamas televīzijā. Dažreiz tās sākas uz mazas salas, uz laivas vai slepenā operācijā. Un pēc tam pēkšņi visa reģiona sāk kustēties. Kamēr pasaule ir aizņemta ar pamieru un diplomātijas sarunām tuvajos austrumos, aiz slēgtām durvīm notiekošajās pārrunās pamazām atklājas cita realitāte. Izrādās, spriedze patiesībā nemaz nav mitējusies. Un vēl pārsteidzošāk, dažas valstis, kas agrāk centās izvairīties no tiešas konfrontācijas ar Irānu, tagad, kā tiek ziņots, slepeni atbild ar prettriecieniem. Pēdējos gados lielākā daļa Persijas līča valstu ir bijušas piesardzīgas, veidojot attiecības ar Teherānu. Viņi nevēlas iesaistīties plaša mēroga reģionālā karā.
Jo viņi zina, ka ja situācija Persijas līcī eksplodēs, cietīs ne tikai militārie spēki, bet arī ekonomika, naftas tirdzniecība, kuģošanas ceļi un reģionālā stabilitāte. Viena no visvairāk apspriestajām tēmām šobrīd ir iespējamās apvienoto Arābu Emirātu slepenās operācijas pret Irānu. Saskaņā ar Wall Street Journal ziņojumu, par ko ziņoja arī Reuters, ir norādes, ka apvienotie Arābu Emirāti slepeni veikuši triecienus pret Irānas mērķiem Persijas līča spriedzes kulminācijas laikā. Tiek ziņots, ka tas ietver uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Irānas Labanas salā. Apvienotie Arābu Emirāti šo ziņojumu tieši neapstiprināja. Taču analītiķi norāda, ka šī attīstība ir nozīmīga, jo tā parāda, ka dažas Persijas līča valstis ir gatavas izmantot militāru spēku, ja jūt, ka tās tiek tieši apdraudētas. Un apvienotiem Arābu Emirātiem tas nav mazsvarīgs jautājums. Lai gan valsts ir maza salīdzinot ar Irānu pēc teritorijas un iedzīvotāju skaita, tā ir viena no valstīm ar modernākajām militārajām sistēmām reģionā. Tā ir moderni iznīcinātāji, novērošanas sistēmas un cieša drošības sadarbība ar rietumvalstīm. Taču ziņojumos parādās ne tikai apvienotie Arābu Emirāti. Arī pēc Reuters ziņām daži rietumu un Irānas amatpersonas apgalvo, ka pat Saudarābija esot veikusi slepenas atriebības operācijas pret Irānu konflikta kulminācijas laikā. Svarīgi precizēt, ka pēc ziņojumiem šīs operācijas notika vēl pirms pamiera sarunu sākuma. Un līdz pat šim brīdim nav arī publiska apstiprinājuma no Saudarābijas valdības par šo apgalvojumu detaļām. Taču pat ja ne visas ziņojuma daļas ir apstiprinātas, viena lieta ir skaidra. Persijas līča reģiona drošības nostāja kļūst arvien agresīvāka. Agrāk daudzas arābu valstis uzskatīja, ka ir drošāk palikt neitrālām. Tagad šķiet, ka arvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka ja viņi neatbildēs, viņi kļūs vēl ievainojamāki. Un šeit sākas vēl lielāka problēma. Kamēr turpinās miera sarunas, Irāna un Amerikas Savienotās valstis joprojām nav vienojušās par Teherānas kodolprogrammu. Saskaņā ar publiskajiem paziņojumiem no ASV amatpersonām, galvenais jautājums joprojām ir urāna bagātināšana un tā iespējamā izmantošana nākotnes kodolieroču potenciāla radīšanai. Irāna atkārtoti uzsver, ka viņu kodolaktivitātes ir paredzētas tikai civilajai enerģētikas programmai. Taču Vašingtonai un dažiem rietumu sabiedrotajiem šie apliecinājumi nav pietiekami. Tāpēc pat, ja notiek pamiera apspriedes, joprojām pastāv augsta iespējamība, ka spriedze atkal sāsināsies. Un to izjūt visā reģionā. Saudārābijā, apvienotajos Arābu Emirātos, Kuveitā un citās Persijas līča valstīs tagad tiek pastiprinātas aizsardzības sistēmas un militārā koordinācija. Nevis tāpēc, ka rīt noteikti būs karš, bet gan tāpēc, ka viņi zina, ja sarunas izgāzīsies, viņi uzreiz būs iespējamās eskalācijas pirmajās rindās. Un šīs sekas nav ierobežotas tikai ar tuvajiem austrumiem. Mūsdienu ģeopolitikā konflikta mērs vairs nav tikai raķetes vai aviācijas triecieni. Dažkārt lielākā cīņa notiek izlūkošanas operācijās, ekonomiskā spiediena, sankciju un slepenas militāras koordinācijas jomā, ko sabiedrība uzreiz neredz. Un kamēr daži līderi saka, ka joprojām ir atvērti diplomātijai, abas puses turpina gatavoties gadījumam, ja sarunas izgāzīsies. Jo tuvajos austrumos, pat jau uz papīra ir pamiera vienošanās, tas nenozīmē, ka cīņa ir beigusies. Kamēr pasauli pievērš uzmanību iespējamam jaunam karam tuvajos austrumos, Baltajā namā notika svarīga tikšanās, kas iespējams noteiks, kurp virzīsies nākamais spriedzes posms starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu. Saskaņā ar ziņojumiem no Amerikas mēdījiem un ASV amatpersona paziņojumiem, prezidents Donalds Trumps tikās ar saviem militārajiem un nacionālās drošības padomniekiem, lai apspriestu iespējamos Amerikas soļus gadījumā, ja sarunas ar Irānu pilnībā izgāstos. Taču ir svarīgi to saprast. Šāda veida tikšanās nenozīmē automātiski, ka tūlīt sakos militārs trieciens. Vašingtonā regulāras konsultācijas ar Pentagonu, aģentūrām un drošības padomniekiem ir normāla krīzes vadības sastāvdaļa, īpaši, ja ģeopolitiskā spriedze ir augsta. Svarīgākais jautājums ir, kāpēc šī tikšanās tagad kļuvusi tik sensitīva, jo pēc ziņojumiem Irāna esot iesniegusi priekšlikumu, lai apturētu pašreizējo spriedzi Persijas līča reģionā. Saskaņā ar informāciju, kas parādījās International Journal medijos, Teherāna esot iesniegusi priekšlikumu, lai Amerikas Savienotās valstis atceltu ekonomisko spiedienu un sankcijas apmaiņā pret Hormuza šauruma atvēršanu, kas ir ļoti svarīgs pasaules naftas tirdzniecības ceļš. Taču šeit slēpjas lielā problēma. Priekšlikumā neesot iekļauta Irānas urāna bagātināšanas programmas apturēšana, un Vašingtonai, kā arī dažiem rietumu sabiedrotajiem, tas ir pats svarīgākais jautājums.
Amerikas Savienotās valstis, Izraēla un vairākas Eiropas valstis jau sen apgalvo, ka Irānas straujā urāna bagātināšanas spēju palielināšana var dot tai iespēju izgatavot kodolieročus daudz īsākā laikā, ja viņi to vēlēsies. Irāna atkārtoti noliedz, ka viņi ražotu kodolbumbu. Teherāna apgalvo, ka viņu kodolprogramma ir paredzēta tikai civilajai enerģētikai un zinātniskajai attīstībai. Taču saskaņā ar Startautiskās atomenerģijas aģentūras IAEA ziņojumiem pēdējos gados Irānas urāna krājuma bagātināšanas līmenis turpina pieaugt. Tas rada bažas rietumu valdībām. Tāpēc, pat ja notiek miera sarunas, abu pušu savstarpējā neusticēšanās joprojām ir ļoti dziļa. Un kamēr tas viss notiek, ir vēl viena valsts, kas kusībā atrodas sarunu centrā – Pakistāna. Pēdējos mēnešos Islamabada ir mēģinājusi būt starpnieks starp Vašingtonu un Teherānu. Tās mērķis ir palīdzēt novērst plašāku reģionālo karu, taču tagad ir kas jauns. Ir radusies pretrunīga situācija, ziņo CBS News un citi rietumu mēdīji. Tiek ziņots, ka Irānas militārie lidaparāti uz laiku uzturējās Pakistānas aviobāzē pēc pamiera sarunām pēdējo mēnešu laikā. Tiek ziņots, ka to vidū bija izlūkošanas lidaparāti, kas tiek izmantot izlūkošanas un novērošanas operācijām. Pakistāna noliedz, ka pastāvētu jebkāda militāra vienošanās Irānas aktīvu aizsardzībai. Saskaņā ar viņu ārlietu ministriju lidaparātu klātbūtne ir saistīta tikai ar diplomātisko un drošības koordināciju, kamēr turpinās miera sarunas. Taču dažu analītiķu prāt, Amerikas Savienotajām valstīm nav viegli zaudēt neusticību Pakistānai. Islamabadai ir gara sarežģītu attiecību vēsture ar Vašingtonu. Afganistānas kara laikā Pakistāna tika vairāk kārt apsūdzēta par spēlēšanu abās pusēs. Tā saņēma atbalstu no Amerikas, kamēr daži elementi valstī tika uzskatīti par saistītiem ar Talibanu un citām kaujinieku grupām. Ne visas šīs apsūdzības tika tieši pierādītas. Taču tas ir liels iemesls, kāpēc ASV izlūkdienesti joprojām ir piesardzīgi attiecībās ar Pakistānu. Un situācijai sāsinoties ir vēl viens būtisks faktors, kas var ietekmēt visu konfliktu – Ķīna. Saskaņā ar ziņojumiem Vašingtonai ir svarīgi gaidāmie notikumi. Vašingtona uztur diplomātiskus kontaktus ar Pekinu, jo daudzi analītiķi uzskata, ka Ķīna ir viena no retajām valstīm, kurai ir reāla ekonomiskā ietekme uz Irānu. Ķīna importē lielu daudzumu naftas no Teherānas, un neskatoties uz rietumu sankcijām, Pekina joprojām ir viens no svarīgākajiem Irānas ekonomiskajiem balstiem. Kamēr turpinās sarunas starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm, daži ASV amatpersonas arvien vairāk šaubās par Pakistānas lomu kā starpniekam šajā krīzē. Senāta uzklausīšana Vašingtonā vēl vairāk uzkurināja diskusiju par šo jautājumu. Uzklausīšanā ASV senators Lindsejs Griems tieši jautāja militāriem un aizsardzības amatpersonām par ziņojumiem, ka Pakistāna it kā ļauj dažām Irānas militārajām lidmašīnām uzturēties savās aviobāzēs. Nav skaidrs, cik plaša ir operācija vai kāds tieši ir šo lidmašīnu mērķis. Taču, pēc rietumu mēdīju ziņām, tajā it kā ietilpst Irānas izlūkošanas un novērošanas lidmašīnas. Un dažiem ASV amatpersonām tas ir nopietna problēma. Jo, ja tiešām Irānas militārie resursi tiek aizsargāti, vai tiem ļauj uzturēties Pakistānā, kamēr tā darbojas kā starpnieks miera sarunās, ir tikai dabiski apšaubīt, cik patiesi neitrāla tā ir. Taču no otras puses ir vēl viens svarīgs aspekts, kas bieži paliek nepamanīts. Pēdējās nedēļās arī Irānas amatpersonas ir sūdzējušās, ka Pakistāna sarunās esot pārāk proamerikāniska. Dažiem analītiķiem, lai gan tas var izklausīties ironiski, tas dažkārt esot zīme, ka starpnieks patiešām cenšas saglabāt līdzsvaru. Ja abas puses nav apmierinātas, tas varētu nozīmēt, ka neviena puse pilnībā nesaņem to, ko vēlas. Taču, kamēr diplomātiskā drāma turpinās ārpus Irānas, īstā krīze, ko šobrīd izjūt pašā valstī, ir daudz nopietnāka, un tā ir ekonomika. Pēdējo mēnešu laikā inflācija Irānā strauji pieaug. Saskaņā ar ziņojumu, kas balstīts uz Reuters, SVF datiem un Irānas pilsoņu liecībām, kurus intervējuši startautiskie mēdīji, strauji pieaug pārtikas, zāļu un importēto preču cenas, kamēr Irānas reāla vērtība krītas. Parastajām Irānas ģimenēm tas ir jūtams katru dienu. Pamatajām precēm cenas kļūst augstākas, ir grūtāk iegādāties importētās preces, un kamēr valūta vājinās, daudzu cilvēku pirktspēja samazinās.
Saskaņā ar Pasaules banku un ITC pēdējos gados liela daļa no šī ekonomiskā spiediena ir saistīta ar sankcijām, izolāciju no starptautiskās banku sistēmas un nestabilitāti reģionālajā tirdzniecībā. Taču problēma nav tikai sankcijās. Pēc ekonomikas novērotāju domām liela ietekme rada arī neskaidrība, ko izraisa konflikti un drošības spriedze Persijas līča reģionā. Kad pastāv bailes no kara, mazāk investoru vēlas ienākt tirgū, imports kļūst sarežģītāks, apdrošināšanas un transportēšanas izmaksas pieaug un visa ekonomika palēninās. Ir arī ziņojumi, ka Irāna pastiprinājusi kontroli pār ārvalstu valūtas darījumiem, lai aizsargātu savas dolāru un eiro rezerves. Parasti šādi rīkojas valstis, kas piedzīvo nopietnu ekonomisko spiedienu, lai pilnībā neizsīktu to valūtas rezerves. Un šeit parādās viena no vissmagākajām realitātēm sankciju un ģeopolitisko konfliktu laikā. Bieži vien pirmie, kurus tas vissmagāk ietekmē, nav politiskā elite, bet gan parastie iedzīvotāji. Kamēr turpinās varas cīņas starp valstīm, tieši parastie cilvēki saskaras ar inflāciju, darba trūkumu un ikdienas izdevumu pieaugumu. Un ne tikai Irāna to ir pieredzējusi. To pašu modeļu var novērot arī dažādās valstīs, kurām iepriekš piemērotas smagas sankcijas, sākot no Ziemeļkorejas līdz pat Krievijai pēc rietumu sankcijām saistībā ar Ukrainas karu. Tas nenozīmē, ka katras valsts situācija ir vienāda. Taču tas parāda, cik grūti ir mainīt valdības virzienu, izmantojot tikai ekonomisko spiedienu. Jo pat tad, ja ekonomika vājinās, politiskā vadība nevienmēr automātiski pakļaujas citu valstu prasībām. Un jo ilgāk saglabājas spriedze, jo bīstamāka kļūst ekonomiskās krīzes, reģionālās nestabilitātes un militārā spiediena kombinācija. Tāpēc, lai saprastu, kāpēc Irānas nostāja joprojām ir stingra, nepietiek tikai paskatīties uz pašreizējo konfliktu. Ir jāatgriežas arī pie dziļākas Irānas vēstures, sākot no Islāma revolūcijas līdz sankciju desmitgadēm, starpnieku konfliktiem un sarežģītajām attiecībām ar rietumiem. Jo krīze, ko mēs redzam šodien, nesākās vienkārši vakar. Tas ir vairāku desmitgažu nepārtrauktu spriedžu, baiļu un varas cīņu rezultāts tuvajos austrumos.